Kad mazs bērns sapņo par izjādi ar zirgu, visbiežāk prātā nāk ponijs, jo šīs būtnes tik lieliski sadar viena ar otru. Izdzirdot tās nosaukumus, siekalas saskrien mutē – šokolāde. Tikai šoreiz mūsu stāsts būs par mazu zirdziņu, kuram dots salduma nosaukums – šokolāde. Mēs ar mammu domājam daudz vārdus, un tad es izdomāju šokolādi, un tad arī tā nosaucam. Viņa iesauka ir šokiņi. Sabīne kopā ar savu poniju šokolādi aprīļa sākumā startēja Latvijas Jātnieku federācijas organizētajā Latvijas ziemas čempionāta 3. posmā poniju jāšanā un kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu. Tajās sacensībās ir tādi šķēršļi, kur liek pār. Tajos maršrutos, kuras piedalos, ir 50 centimetri, bet mēs esam arī lekuši lielākus šķēršļus līdz 70 centimetriem. Lai arī 11-gadīgā sportiste zirga mugurā ir jau kopš agras bērnības, viņa atklāja, ka uzvaras veiksme slēpjas daudzos treniņos un šokolādes brīnišķīgajā raksturā, kā arī abu sadarībā. Galu galā pat dzimšanas dienu abas sportistes svin vienā dienā, 27. maijā. Viņa ir draudzīga. Viņa, kad es atnāku, aizveru durvis tālim, tad viņa uzreiz sauc, ka viņa dzird, kad es atnākusi esmu. Viņa man ir ļoti mīļa. Mēs ar viņu arī spēlējamies, kad es viņu izlaižu ārā, es ar suni vēl esmu, es paskatām, viņa mums skrien līdzi visu laiku. Sabīnes pienākums ir ar šokolādi izjāt nevien treniņos un labi nostartēt sacensībās, bet arī aprūpēt zirdziņu ikdienā. Ar virsti viņu noslaucīt vēl vajag. Tad viņai ir tāda speciāla zirgiem tā kā nagu laka, lai viņai būtu veseli nagi un tālāk. Tad arī viņu, kad ir karsts un viņai ir netīra, tad var viņu nomazgāt ar speciālu šampūnu. Jāizķemē krēpas, arī es viņai taisu frizūru tādu. Bet pēc uzvaras sacensībās šokiņa parasti saņem kādu gardumu un bučas no savas saimnieces. Viņai garšo āboli, burkāni, cukurs, un viņai vēl arī garšo tādi citi ēdieni, kuri citiem zirgiem negaršo. Viņai garšo saldējums, čupačups viņai garšo, tad viņai vēl garšo bulciņas visādas. Šokolādi gan saldā vārda īpašniecei nav ļauts nobaudīt, jo zirgiem tā nav veselīga. Sabīne savu mīluli palutina ar krāšņiem zīmējumiem, kurus pieliek pie staļļa durtiņām.